būsim veci un būs kauliņi sāpēs un sirds klauvītes. Nekur no tā neaizmuksi. Domā, kā gribi, tas viss tāpat būs. Tas ir tā plānots, vai ne? Kad būsim veci, tad būsim pensijā, tad būs jāpērk zāles, visi iesim rindiņā uz aptieku, pie dakterīšiem, klībi ar sirdsklauvēm, un pēc tam jau uz kapu kalniņu, vai ne? Well, guess what? Tā ir tikai programmiņa, kas ir šitien te tā ielikta. Jau no bērnu dienām, visu, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko vecāki runā, ko radinieki, ko sabiedrība. Un tas ir tā iezombēts jau mūsos iekšā, ka mēs tam vienkārši ticam. Vecs, tā tad vienādības zīme ir slims, nevarīgs. Tam ir jāgatavojas, vai ne? Tā kā pensija, vai ne? Jāsakrāja kaut kas tur tajos pensijas uzkrājumos, lai vismaz kaut kas būtu, vai ne? Lai vismaz tām zālītēm sanāk. Bet redzi, tas ir viss tikai programma. Un es to sapratu kādu laiciņu atpakaļ, tad, kad es izmainīju savu to domāšanu, to sapratni, emociju līmenī. Jo tagad es vienkārši to zinu, ka tur, kur iet uzmanība, un kur ir tavs fokus, tas arī tendējas notikt. Tāpēc, kad tad, kad mēs domājam par negatīvām lietām, tad, kad mēs baidamies vai nebaidamies, ka es būšu vecs slims. Tas man personīgi bija vecs slims. Man tā kā vajag iekrāt drošības spilvenu, ar pensiju vien neizdzīvos, vai ne? Vajag taču iekrāt, kad būšu vecs slims, ko tad? Un šis te vecs slims uz tev slīd uz to tavs fokus, apzinoties vai neapzinoties. Un stresiņš backgroundā tur tāds ir, vai ne? Stresiņš, vai ne? Vecs slims, un nāk jau tie gadi, vai ne? Pusmūžam jau pāri, vai ne? Johaidī. Un tas tendējas notikt, tas stresiņš lēnām visu tur dara, un sirsniņa mums sāk tik tiešām klauvēt, un kauliņi sāk sāpēt. Un starp citu, ja neticat, tad varat apskatīties, bija tāds pētījums izdarīts. Amerikā ir tāda Roseto pilsētiņa Pensilvānijā, un tur bija 50., 60., 70. darīts pētījums, ka pa spīti tam, ka tie vietējie, un viņi bija no Itālijas emigranti, pa spīti tam, ka viņi lietoja alkoholu, pīpēja un ēd taukains ēdiens, viņiem visas sirds vainas un viss bija kudiši mazāk nekā citur Amerikā. Un sociologi un zinātnieki atklāja to, ka tas ir tāpēc, ka viņiem vienkārši ir mazāk stresa līmenis. Tas jau nav it kā raķešu zinātne, vai ne? Bet mēs jau to vienkārši uztveram kā tādu pašu saprotamu. Vecs, slims, tas vienkārši nāks, neizmuks, vai ne? Bet prikals ir tāds, ka tas viss ir vienkārši šeit un arī sirdī iedēstīt programmu un ticību. Un ja mēs tam ticam, tas vienkārši notiek. Tā kā terapija un apzināšanās ir vienīgais veids, kā mēs varam, tā teikt, izmukt no tā, lai nebūtu veci un slimi. Un protams, eksistē dažādas fizioloģiskas lietas, ko neizmainīs, vai ne? Ķermenis nolietojas, bet tev nav jābūt vecam, slimam, nevarīgam uz kruķiem obligāti vecumdienās, kas daudziem ir jau liekas standarts tāds, vai ne? Bet es, piemēram, savos 45 jūtos tagad labāk nekā 18. Fiziskais, izturība, viss ir vienkārši kolosāli. Tā kā jādomā un jājūt ir pareizi, un tad arī nebūsim veci un slimi.